princips, kādā veidā tev māmiņa algu, slimību pabalstu, paternitātes pabalstu, vispārējais, ir saistīts ar tavām iemaksātajām sociālajām iemaksām. Oficiālām iemaksātām, nevis ēnu ekonomikā kaut kur konvertos saņemtām, oficiāli iemaksātām. Tātad tās ģimenes, kuras jūs, tā kā, teicāt, kvalitatīvāks varētu būt tas bērnu un attieksmi jautājums, tās pārsvarā arī strādā legālu darbu, strādā bieži vien, labāk atalgotu darbu. Tās ir tas kontingents, kuru trāpa visvairāk. Tie, kas ir minimālās vai vispār nelegālās algas apmērā, tos neskar šis referenduma potenciāls nemaz. Protams. Tāpēc jau ir tas jautājums valdībai, par ko iet izšķiršanās. Par tām ģimenēm, par tiem cilvēkiem, kas legāli maksā un kuros ir potence augt un kāpināt varbūt savu izpēļņu un kādreiz un sasniegt lielākas iemaksas un radīt varbūt un apgādāt labāk bērnus. Tas ir jautājums, tas īstenībā ir īsts politisks izšķiršanās jautājums.